Jā, tad es aizgāju tā randiņa vidū uz tualeti, es piezvanīju draudzenei, es saku, tā kā es tiešām nezinu, ko man tā kā darīt, varbūt man var arī atbalstīt, jo kamēr es esmu šajā situācijā, man ir grūti redzēt viņu kā lielo bildi, un tad viņa man teica par to, ka, viņa man atgrieza šo te manis pašas domāšanu par to, ka Randiņš ar Rūdi. Manā podkāstā runāsim par to, kā attiecības ietekmē un saistās ar mentālo veselību. Sveicināti, dārgie Randiņš ar Rūdi klausītāji. Man ir prieks atkal jūs sveikt. Un šodien pie manis ciemos ir Laura. Čau, Laura. Čau, Rūdi. Prieks, ka esi izrādījusi iniciatīvu atnākt uz podkāstu un padalīties ar savām atziņām, ar saviem stāstiem mūsu klausītājiem, ne tikai man, bet arī visiem mūsu klausītājiem. Tikai sveiciens jums vēlreiz. Bet pirms mēs ejam iekšā tajā tēmā, par ko mēs šodien runāsim, ko es neatklāšu uzreiz. Pats esmu intrigai. Jā, lai cilvēki domā. Un es gribēju vienkārši, lai tu izstāsti šo to par sevi. Kas tu esi, ko dari ikdienā, cik tev ir gadi, tā, lai cilvēkiem ir skaidrība. Kas tad ir Laura? Ok, vizītkartes jautājums. Jā. Jā, sveiciens visiem, mani sauc Laura, un ar Rūdi mēs iepazināmies vienā pasākumā, kur es uzzināju, ka viņam ir podkāsts Randiņš ar Rūdi, un man bija bijis podkāsts pirms 2 gadiem Randiņš ar Coachu, un jau tajā brīdī man bija tāds, ka interesanti būtu parunāties ar šo Rūdi, un varbūt kaut kā mums arī atnāks tā tēma. Un tāpēc es esmu šeit, jo tā tēma atnāca, bet es cenšos turēt intrigu. Un atgriežoties pie jautājuma par mani, es pati esmu neformālās izglītības trenere, coach, strādāju gan ar jauniešiem, gan ar pieaugušajiem, vadu arī dažādus pasākumus, gan kas ir vairāk par tādu apzinātu dzīvošanu, ķermeniskām praksēm, emociju regulēšanu, tie ir man tās top tēmas. Un man arī ļoti patīk team buildings, jeb komandu saliedēšana un aktivitātes, kur ir arī jautrība, jo man patīk reizēm arī domāt, ka viss dzīvē nav tik nopietni. Un tās ir lietas, ar ko šobrīd nodarbojos. Freelancā, tas ir tāds kalnains ceļš, jo ir veiksmīgāki periodi un netik veiksmīgi. Un man ir bijis backgrounds arī ar to, ka esmu daudz darbojusies pati ar šādiem te projektiem, kas ir intervijas un arī podkāsts. Tāpēc, kā saka, šī vide man nav sveša, un es īstenībā jau apsēžoties šajā krēslā, man bija tāds, es jūtos tā kā diezgan komfortabli. Un mans vecums, tas vienmēr man ir tāds smieklīgs jautājums, jo man ir 27, bet ļoti bieži cilvēki mani uztver krietni jaunāku. Laikam tāds jaunākais vecums, ko man ir devuši pēdējā laikā, ir 16 gadi, un mani arī nav laiduši lidmašīnā, jo ir prasījuši vecāku atļauju, tad viņi domā, ka man ir vēl zem 16. Tā kā bet man ir 27 un šo to jau ir sanācis dzīvē padarīt un turpinu veidot šo te savu ceļu, kas nav vienmēr viegls, bet kaut kur vēl ir iekšā tas jaunības maksimālismas un arī ticība sev, mēģināt un darīt to, ko tiešām sirds grib darīt. Un ja man vajadzētu teikt, kas ir Laura, es teiktu, ka mans moto ir tāds, ka mēs uz šo dzīvi esam ieradušies patiesībā, lai būtu laimīgi un sekotu kaut kur tam savam sirds aicinājumam, nevis, lai mēs te ciestu un tā tālāk. It doesn't make sense for me. Tā kā es esmu par to, ka mēs esam šeit ar lielāku jēgu. Super. Ļoti labi noraksturoji. Jā, man patīk tas stāsts par 16 gadnieci Lauru. Tā ir, cilvēki gan jau bieži var nesaprast īsto vecumu. Es domāju, ka es arī esmu saņēmis līdzīgi, tādu sajūtu. Bet tu jau esi coach, tas nozīmē, ka tu jau strādā diezgan daudz ar citiem cilvēkiem. Tas ir sarunas, tas ir process, un tas jau noteikti arī parāda to, ka tu esi šo gadu laikā noteikti arī sakrājis ļoti lielu tādu pieredzi, bagāžu. Bet kas ir interesanti, šodien mēs varbūt mazāk runāsim par to coachinga daļu,
Nē, nu es nezinu, var jau būt, ka tur kaut kas kādos brīžos mēs tam pieskarsimies. Jā, jo tev bija podcasts Randiņš ar Kauču, man ir podcasts Randiņš ar Rūdu, par ko mēs diez varētu runāt. Ja? Kas tur ir kopīgais vārds šajā visā stāstā? Tie ir randiņi. Jā. Tad, kad tu man teici, ka tu gribi parunāties par randiņiem, man likās, ok, nav slikti, vai ne? Es parasti reti, kad nākot uz epizodi, zinu tēmas, par ko mēs runāsim. Ļoti reti tas ir. Tāpēc šis man arī būs bišķiņ citādāk, bet tas nekas. Jā. Arī man ir ko padalīties, arī tev ir ko padalīties. Man ir atkal vesela lapiņa pierakstīta. Ļoti labi, es arī izdarīju mājas darbu. Jā, bet skatīsimies, kā kaut ko tās mūsu sajūtas teiks. Un jā, tā randiņa pasaule ir tāda interesanta. Es, starp citu, iemetu, man likās pirms epizodes. Man patīk tēzaurā sēdēt, šatad vārdu nozīmes pētīt. Es iemetu, ko tēzaurs saka, kas ir randiņš. Iepriekš norunāta parasti intīma satikšanās. Es vienkārši cerēju pie tiem piemēriem atrast tur, kur randiņš ar Rūdu vārdu, viņš vēl nebija, bet gan jau pēc kādu laiku varbūt tēzaurā kaut kas parādīsies. Bet, jā. Ko tu saisti ar randiņiem? Ko tev tas nozīmē tavā dzīvē, tavā pieredzē? Kā tu varētu atbildēt uz šo jautājumu? Ja man būtu jāraksturo pats vārds, laikam diezgan līdzīgi, kā to izdarīja tēzaurs. Bet tas, ko es esmu pamanījis savā dzīvē, ka es vairāk neuztveru randiņus tikai tādā kontekstā, ka tas ir kaut kas intīms vai romantisks, bet es arī vedu randiņā savas draudzenes, reizēm seju randiņā ar savu māsas dēlu, mēs tā saucam, kas ir tāds ieplānots kopā pavadīšanas laiks, kur mēs darām kaut ko foršu, kaut ko, kas palīdz mūsu attiecības stiprināt. Tā kā, jā, man varbūt tas vārds ir zaudējis to nozīmi, ka tam ir jābūt obligāti kaut kam ar tādu romantisku pieskārienu, bet es vairāk teiktu, ka tā ir tāda 1-pret-1 satikšanās ar kādu cilvēku, ar kuru mēs, pavadot šo laiku kopā, savas attiecības stiprinam, viens otru labāk iepazīstam un tā. Varētu teikt, ka tas randiņu vārds ir iegūst tādu plašāku nozīmi, vismaz tavā dzīvē. Manā arī noteikti, ja es šeit vadu podkastus ar nosaukumu, un tas skaidrs, ka te nav nevienā epizodē kaut kāda romantiskā pieskaņa, tāpēc arī es varētu šajā ziņā piekrist. Bet kāpēc tu gribēji par randiņiem runāt? Pastāsti man un skatītājiem, klausītājiem. Kāpēc es gribēju par to runāt? Tā kā tieši šajā podkastā tas bija tāds impulsīvs lēmums, kur man bija tāds, jā, es gribu par šo te parunāt un padalīties, bet tas izrietēja no netik impulsīvas rīcības, no mana pagājušā gada randiņu eksperimenta. Un šis te eksperiments, kā viņš izskatījās priekš manis un kā es vispār nonācu pie tādas idejas. Man patīk savā dzīvē vispār dzīvot tā, man reizēm liekas, ka man tā bišķi interesanti strādā smadzenes, un man patīk savā dzīvē veidot sev pašai tādus interesantus izaicinājumus, spēles elementus, lai man ir interesanti. Pagājušo gadu uzsākot, es nonācu pie tādas atziņas, ka es jūtos emocionāli gatava jaunām attiecībām, un es sapratu, ka tās attiecības neatnāks visdrīzāk pašas no sevis, ka man arī kaut kādā ziņā sevi ir jāizliek ārā, būtu jau forši, ja man pieklauvētu pie durvīm tas īstais un vienīgais, vai nezinu, kā to nosaukt, bet tā notiek. Varbūt ļoti retos gadījumos, jo es ticu, ka kaut kur kādreiz tā var notikt. Un tajā laikā es skatījos šo te seriālu Lielā sprādziena teorija, vai tu zini viņu, jā? Par tiem zinātniekiem. Un tur bija vienkārši tas stāsts, ka Eimijai, viņai mamma bija uzlikusi tādu ultimātu, ka tev vismaz reizi gadā ir jāaiziet uz randiņu. Es priekš sevis sapratu, ka man nav varbūt... tā kā viens randiņš varētu būt diezgan par maz tāds mērķis, un tāpēc es uzliku sev to mērķi aiziet vismaz uz 10 randiņiem. Un tad es arī viņu tā kā sev nodefinēju,
ka tie var būt 10 randiņi ar vienu un to pašu cilvēku, tie var būt 10 randiņi kaut vai ar 10 dažādiem cilvēkiem, nu vai arī, ja tur sanāk vairāk, bet ka man ir jāsasniedz vismaz tas 10 randiņu slieksnis. Un svarīgākais, ko es vēlos šajā eksperimentā darīt, ir ne jau nonākt pie tā rezultāta, ko es agrāk varbūt ļoti meklēju, ka tiem randiņiem ir obligāti jāatnes attiecības, bet vairāk tieši to uztver kā eksperimentu, paskatīties, kā es randiņoju, kāds es esmu kā randiņu partneris, kā es jūtos ar šiem te cilvēkiem, ko es varu uzzināt jaunu pati par sevi. Ja tas aizved pie veselīgām attiecībām, super cool, forši. Ja tas neaizvedīs, tad es vismaz būšu iemācījusies vairāk kaut ko pati par sevi. Un par šo te vispār procesu un pasauli kā tādu, jo man šķiet, ka arī mūsdienās ar visu šo te online deitošanu un aplikācijām, man šķiet, ka šī te randiņošanas kultūra ir mainījusies. Un, jā, tā es nonācu pie šī te eksperimenta, kuru es sev diezgan skaidri definēju, un ko es vēl sev arī pateicu, ka man katrā randiņā ir jāizdarī kaut kas tāds, kas pat ja randiņš būs sūdīgs pēc sajūtām, vismaz es būšu tur kaut ko forši izdarījusi sev. Un tas varēja izskatīties, vai nu es uzvelku kaut kādu, teiksim tā, es apģērbjos tā, kā es varbūt nekad sev nebūtu ļāvusi, bet ja man ir sajūta, es atļauju, vai es izdomāju, ka es ierosinu randiņā aiziet uz vietu, kurā es nekad neesmu bijusi, vai darīt kādu aktivitāti, respektīvi skatīties uz to arī kā tādu foršu iespēju un pieredzi, vispār piedzīvot dzīvi. Ļoti interesanti, tātad eksperiments, projekts Lauras dzīvē, vismaz 10 randiņi 2025. gadā. Jā, šī ir citādāka pieeja noteikti randiņu pasaulē. Un cik tad beigās sanāca randiņi? 17. 17. Es jau gan arī dubultoju to skaitli. Gandrīz, jā. Nu, kā tur bija, tā kā, ja mēs sadalām uz cilvēkiem, cik cilvēkus tur randiņoja? Ne jau 17, es tā pieņemu. Nē, bija cilvēki, ar kuriem es satikos vairākas reizes, bet bija arī šis te statistikas apstiprinājums tam, ka lielākie randiņi netiek pāri pirmā randiņa slieksnim. Bet cilvēki, man būtu tagad jāskaita, bet mazāk par 17 un vairāk par 5. Ok, nu kaut kur tur pa vidu. Jā. Kaut kur tur pa vidu. Labi. Bet tā tad, tu varētu teikt, ka visbiežāk viss beidzās ar pirmo satikšanos. Jā. Ar ko tu to izskaidro? Es par to esmu daudz reflektējusi, un man šķiet viena lieta ir šis te maģiskais klikšķis, ko cilvēki meklē. Ir, man liekas, gan no interneta vides, gan arī šiem te teicieniem, when you know, un tā tālāk ļoti ir izveidojies. Mums kā cilvēkiem, kā sabiedrībai liels spiediens par to, ka tev uzreiz ir jāsaprot, ka tas būs tavs cilvēks. Un man pat ir bijušas tādas pieredzes, kur, piemēram, tas pirmais randiņš, viņš paiet tiešām ļoti superīgi. Nu, tā kā pavadi vairākas stundas ar to cilvēku, ir brīnišķīga komunikācija, ir daudz līdzīgas vērtības, skatījums uz dzīvi, bet acīm redzot, teiksim, tā nav šis te maģiskais klikšķis. Un pirmajos randiņos, tā kā man bija tāda arī evolūcija pašai no tiem randiņiem, jo uz tiem pirmajiem randiņiem ejot, es arī meklēju šo te maģisko sajūtu. Un pat, ja tas randiņš bija ļoti labs, un, kā saka, tajā brīdī, šobrīd atskatoties, es būtu visdrīzāk ar to cilvēku satikusies arī vēlreiz. Toreiz es pieņēmu arī vairākus lēmumus, kurus nolēmu ar šo cilvēku vairāk nesatikties, jo nebija šis te maģiskais klikšķis. Un tad aptuveni mana eksperimenta vidū es sapratu, ka patiesībā šādi gan es, gan iespējams es otrs cilvēks, nezinu, kas notiek viņa galvā, bet tas man tāds pieņēmums, ka mēs īstenībā varbūt šādā veidā sev aplopam arī kaut kādas iespējas, jo pirmais randiņš nevienmēr ir rādītājs. Protams, mums kā cilvēkiem ļoti ātri veidojas šis te pirmais iespējas, un mēs arī
gribot vai negribot to atzīt, bet mēs tomēr arī kaut kādā ziņā novērtējam cilvēku vizuāli un saprotam, vai viņš mums vizuāli interesē, vai ir šī te simpātija vai nav. Bet tas, ka pirmajā randiņā, ir taču tik normāli satraukties, ir tik normāli pateikt kaut ko ne tā, ir tik ļoti normāli varbūt kaut kādā brīdī, nezinu, kaut ko neveikli izdarīt, vai varbūt, nezinu, ir arī, piemēram, ir daudz šie arī stereotipi, ka, piemēram, nezinu, vīrietim ir jāmaksā randiņā, piemēram. Vai te nav? Ko tad? Vai te nav tā? Man ir dalīts viedoklis par šo, es varu pēc tam pakomentēt, kā es uz šo skatos. Tātad daudz arī dažādi stereotipi, kur mēs uzreiz to cilvēku liekam kaut kādās kastītēs, un ja viņš nonāk pēc kaut kāda viena vārda, teikuma, ķermeņa valodas vienā no tām kastītēm, mēs ļoti ātri varam tā kā to cilvēku norakstīt. Un man liekas, ka tas ir arī saistīts ar šīm te randiņošanas aplikācijām, kur tas piedāvājums ir tik pārsātināts. Tā kā tu tur vari svaipot stundām ilgi tos cilvēkus. Un tas tev rada, man liekas, to ilūziju, ka tur vienmēr ārā ir kāds labāks. Un, man liekas, ar šo te domāšanu ir diezgan grūti izveidot attiecības, jo mēs, ko es arī sapratu, kā var prasīt to, ka tev uzreiz viss saskanēs ar to cilvēku, ja jūs esat pilnībā divi dažādi cilvēki ar savādāku pieredzi, dzīves skatījumu un tā tālāk, un jūs satiekaties pirmo reizi un sagaidīt to, ka jums uzreiz būs tā kā saderība 100 no 100, man liekas, ir nedaudz pārvērtēti. Tā kā es teiktu, ka tas ir viens no tādiem iemesliem, kāpēc tie randiņi nepārsniedz to, kas saka, pirmo slieksni. Mēs nedodam īstenībā pat iespēju ne sev, ne tam otram cilvēkam. Protams, tur ir arī kaut kāda līnija, jo ir arī kaut kādi momenti, kas ir atkal, kas saka, grūti to nodalīt, bet ir arī šī, reizēm arī tā intuīcijas sajūta, ka tu vienkārši saproti, nebūs, vai mēs esam tiešām tik ļoti dažādi, fundamentāli, piemēram, varbūt kāds cilvēks ir ļoti reliģios, tas sastāda visu viņa ikdienu dzīves skatījumu, un cits ir pilnīgs ateists vai kaut kā tā. Tur ir varbūt tādas fundamentālas vērtību atšķirības, kur godīgs dialogs pret sevi un pret otru ir labākais variants, un saprot, šeit īsti varbūt mēs nevaram atrast vidusceļu. Kaut gan es pat ticu, ka šādā situācijā var atrast vidusceļu, ja ir pieņemšana, empātija un vispār emocionālā inteliģence. Jā, un tu ieskicēji, man liekas, tāds vairākas aktuālas tendences, un iespējams, ka kaut kādā mērā arī raksturoja manu randiņošanas sajūtu, ja mēs runājam tieši par randiņiem, kas ir balstīti uz tām dating aplikācijām, un šeit es varētu pieminēt populārāko no tām Tinder, es arī esmu tur bijis gana biežs viesis un gana biežs randiņu dalībnieks tieši no Tinder. Man liekas, ka tur bieži vien ir tā sajūta, ka tur vienmēr kāds labāks varētu atrasties nekā tas cilvēks, ar ko tu tagad esi kopā. Un tas noteikti tā ir, un līdz ar to arī ir grūti sagaidīt kaut kādu to pirmo klikšķi, lai arī kas tas būtu, kaut kādu to pirmo sajūtu, Tas ir grūti, tomēr jūs esat atnākuši vienā vietā, satikušies pirmo reizi, tas pat nav, es nezinu. Grūti to teikt, bet labi, tev ir eksperiments, vismaz 10 randiņi. Es tagad arī pieņemsim, nezinu, mums kādu klausītāju vai klausītājs arī tagad domā, es arī gribētu tā kā Es zinu Laura. cilvēkus, kas jau tās sākuši darīt. Tad redz, varbūt šis eksperiments aizies vēl dzīvē. Bet viņi domā, ar ko man darīt? Kā tu sāki, tos cilvēkus arī caur Tinder atrada, ar ko tu gāji deitos, vai arī, nezinu, tie bija kaut kādi tavi iepazīti cilvēki dzīves laikā? Kā notiek tā tikšana līdz randiņam?
Tā tikšana līdz randiņam. Wow, un es te varētu skatīties daudzās dimensijās, tādās dziļākās un psiholoģiskākās un arī praktiskākās par to, kā varbūt izveidot piesaistošu Tinder profilu. Jo to arī es eksperimentēju ar savu profilu un skatījos. Es piegāju tiešām tā ļoti no tādas arī, gribētu teikt tādu, varbūt pētniecība būtu tāds pārāk zinātnis termins, bet bišķiņ no tādas novērotāja pozīcijas, kas strādā, kas nestrādā, kas mani pašu piesaista, parunājot ar savām draudzenēm arī un tā tālāk. Bet varbūt man varētu iedot virzienu. Praktiskā puse vai nedaudz tāda psiholoģiskākā vai kas, kā tev liekas, ko tu pats gribētu dzirdēt tagad, kad es tā padalījos? Es gribu dzirdēt to sadaļu, kā taisīja profilu Tinderī un kā tu pievērs uzmanību vai nepievērs, vai kas strādā, kas nē. Man liekas, ka tas ir, jo es Tinder profilam, man liekas, tā kā, vispār nepievērs uzmanību kā tādu, jā, jo man tā kā, man likās, kā būs, tā būs, jā, tā kā tas ir tāds mana filozofija, tad pa vienkāršo. Bet man ir interesanti tagad paklausīties tos tavus eksperimentus. Labi. Tātad, kā es veidoju Tinder profilu? Sākotnēji es pirmkārt sev laikam galvā ieliku tādu nodomu, teiksim tā, ko es vēlos parādīt, jo šis ir mans cilvēkam radīsies pirmais iespējas par mani. Kas ir tas, ko es vēlos, lai viņš nolasa, ja? Un es tā godīgi pāreflektējot ar sevi, es sapratu, es negribu izskatīties labāka nekā es esmu, tā kā es negribu performēt, es gribu saglabāt šo te autentiskumu. Un tā tad tas, ko es lieku savā profilā, es vēlos, lai tas tiešām ir par mani. Un tad es izveidoju aprakstu, kurā es uzrakstīju savas vērtības, kas ir tas, ko es meklēju, kas man ir svarīgi. Es bieži vien arī ieliku kaut ko, kas parāda manu humoru izjūtu. Vai tā bija kāda meme bilžu galerijā par to, ka piemēram, tur iet, ziniet, tas, tā meme par to, kur iet puisis ar meiteni, tad tas puisis atskatās uz to citu meiteni, tad tur bija tā kā iet tur tas puisis, un tur ir tā kā biceps, triceps, kas tur vēl, un tad aizmugurē tā meitene, kurai rakstīts emocionālā inteliģence. Piemēram, ka tu atskaties, un tā kā, kaut kas parāda manas vērtības, bet varbūt arī caur humoru. Un pie pašas bilžu atlases es izvēlējos tās bildes, kas parāda manu arī ikdienu. Teiksim tā, manus hobijus, es ieliku bildes gan, kur ir mans portrets, jā, tātad aptuveni šādi, jā, tā kā vairāk seja, gan, kur mani var redzēt pilnā augumā. Šie te hobiji, man liekas, ir ļoti labs veids, kā parādīt, kas tu esi vispār par cilvēku. Un varbūt arī, teiksim tā, kaut kādas bildes, kurās, man pašai ļoti patīk, kā es izskatos, arī tas sev iedod kaut to konfidents, bet te pašā laikā atstāt to realitāti, tā kā nelikt tikai labākās bildes vai tikai bildes ar filtriem vai kaut ko tādu, jo, kā saka, tas man arī ir bijusi pieredze, ka bildēs cilvēks izskatās tā, bet tad un arī Tinder profilā varbūt ir šāds apraksts vai tādi parametri par augumu un tā tālāk, un tad tu saties to cilvēku, tu saproti, ka viņš ir samelojis. Un tā nav forša sajūta, un es negribēju šādu sajūtu radīt par sevi, tāpēc mana tā galvenā pieeja bija palikt autentiskai, bet ieguldīt efortu, jo kā strādā arī mūsu smadzenes. Īsumā shortcuts, viena no niansēm. Kā mēs darām vienu lietu, tā mēs darām visas lietas. Un tas nozīmē par to, ka mums ir ļoti līdzīgi domāšanas paterni pa dzīvi. Un tas nozīmē to, ka, ja es ieguldu efortu jau tikai izveidojot savu Tinder profilu, visdrīzāk es ieguldīšu efortu arī randiņošanas stadijā, arī attiecībās un tā tālāk. Tā kā es ieguldīšu vairāk tur enerģiju. Varbūt tas ir kaut kas apstrīdams, bet tas ir kaut kas, ko es esmu novērojis arī savā dzīvē un arī tajos randiņos, ka cilvēki, kuri bija vairāk
tiešām varēja redzēt, viņiem ir izveidots bio sadaļa, jā, viņi ir atzīmējuši tur savas 5 intereses, un ko tur vēl tik tagad tas Tinderis nepiedāvā atzīmēt kādas opcijas. Un viņi bija arī atlasījuši vairākas bildes, un var redzēt, ka tas ir izdarīts pārdomāti. Viņi arī daudz pārdomātāk plānoja randiņus, ja tas bija kaut kas, kur, piemēram, puisis uzaicina pirmais. Jo es arī kaut kur skatos no tās idejas, ka ka tā randiņu plānošana varbūt izriet vairāk no tā cilvēka, kurš uzaicina, bet te pašā laikā man ir arī ok, piemēram, dot savas idejas vai nokomunicēt savas vajadzības, jo tā kā dienas beigās mēs gribam, lai mums abiem ir forši. Bet vienkārši tas parādījās, jā, ka tie, kas ieguldīja tā kā savas rūpes randiņa, tā profila izveidē, arī pēc tam tajā randiņošanas procesā izrādīja vairāk rūpes. Tā ir tāda interesanta manā atziņa. Viņa nav zinātniski pārbaudīta, vismaz es neesmu atradusi tādu atsauci, bet manā pieredzē tas kaut kur apstiprinājās. Ok, tas tāds viens no eksperimenta secinājumiem. Jā. Nē, tagad, es tādu padomāju uzreiz, es teicu, es Tinderī, to profilu, tā čilā, ja. Tā tad sanāk, es arī tā piegāju randiņiem, čilā. Visticamāk, ka tā arī bija. Es to īpaši laikam neslēpšu. Tā varētu būt, ka tas tā arī ir bijis. Es tā tagad vienkārši aizdomājos. Jā, bet tu minēji par to, ka tie džeki, kas, pieņemsim, ieguldīja lielāku efortu tā profila izveidē, ka, pieņemsim, tu to izjūti arī randiņā. Tad ir lielāks eforts arī randiņos. Jā. Ok. Vai tas pēc tam korelējas arī tajā, ka ir 2. un 3. randiņš? Jā. Tavā gadījumā. Jā, manā gadījumā tā arī bija. Labi. Nē, izskārt, bet tagad mēs... ja es tā padomāju, jā, visdrīzāk, ka tā arī bija. Jā, bet es tagad mēģinu... Labi, mēs sapratām par to profilu izveidu. Jā. Kā notiek ar aicināšanu? Tu arī aicini kādu, vai visbiežāk tu gaidi, kad otrs aicina? Tas bija atkarīgs no situācijas. Es teiktu, ka statistiski biežāk es saņēmu uzaicinājumu, bet ja es jūtu šo te sajūtu, ka man gribās satikties ar cilvēku, es arī diezgan drosmīgi pati aicināju satikšanos. Arī ir iemesls, kāpēc, jo tas gan ir, kā saka, viens arī, jā, tas gan jau ir kaut kur apstiprināts, kā ilga čatošana noved pie otra cilvēka idealizācijas un ilūziju veidošanas. Tātad ļoti ilgi pavadot laiku tikai sarakstoties, mēs sākam veidot šo te stāstiņu galvā par to, kāds ir šis cilvēks. Mums sāk rasties varbūt pat emocionāla piesaiste jau šim cilvēkam, un tad tu satiecies dzīvē un saproti, ka vispār nav. Varbūt tas cilvēks vispār ar AI ir ģenerējis visas atbildes. You never know. Ko tu zini? Jā, un līdz ar to mana tā pieeja arī šim te procesam bija tāda, ka kādu laiku sarakstīties, tā kā saprast, vai mums vispār ir kaut kādas tēmas un, kā saka, saskares punkti. Un ja es šo te, kā saka, sajūtu, tad man bija arī ok uzaicināt uz randiņu, jo tas, kā, dzīvē jau var labāk saprast, kā mēs jūtamies viens otra klātbūtnē, vai mums ir šī te vizuālā pievilcība savā starpā un tā tālāk. Labi, bet cik, pieņemsim, parastu ilgu laiku veltītai sarakstīšanās sadaļai un tad uzreiz meties uzaicinājumam vai saņēmu uzaicinājumu? Tas bija dažādi. Jā. Jo arī tajā procesā es, protams, arī izgāju tādam kārtīgam emocionālajam treiningam. Okay. Jo, protams, ka bija arī, kā saka, dažādas emocijas visā tajā procesā. Un bija momenti, kad es jutos vairāk tāda atvērtāka, riskantāka, spontānāka, un tā varēja būt 1-2 dienu sarakstē. Reizēm tās bija pat kaut kādas 5 ziņas, un bija tāds, hei, ko tu dari rītdien, satiekamies, un man bija tāds zini satiekamies, ja. Tā kā bija arī šādi gadījumi, bet lielākoties es teiktu tomēr, ka vismaz vairākas dienas, kādas 4-5 varbūt nedēļu, ja tā ir tāda salīdzinoši konstanta sarakste. Man gan arī ir jāpiebilst te, ka es esmu arī sapratusi,
ka ir diezgan ok, ja šī te sarakste nav visu laiku konstanta, jo, mums tomēr ir dzīve, ja mēs nepavadam visu savu laiku tajā aplikācijā. Un tad tas var kaut kur arī, kā saka, tas termiņš var pavilkties garāks, un tas ir fine, bet laikam tas iekšējais, kompas bija tāds, ja man ir tā sajūta, ka man ar šo cilvēku satiekoties būs par ko parunāt, tad tas jau ir iemesls, lai šo cilvēku satiktu. Sanāk, ka tas ir tas signāls, ka tev būs par ko parunāt. Vai tur ir vēl kaut kādi? Es teiktu, ka tas būtu pirmais, jo man liekas, ir jānoņem spiediens no tā, ka pirmajam randiņam ir jābūt arī kaut kam. Pirmais randiņš, tā ir manā izpratnē divu nepazīstamu cilvēku satikšanās, kur jūs vienkārši mēģināt nedaudz viens otru vairāk iepazīt. Un savukārt otrais randiņš, manuprāt, izrietēt no tā, ka vienkārši pēc pirmā randiņa tu pajautā sev, hei, vai es gribētu ar šo cilvēku satikties vēlreiz? Un ja tā atbilde ir jā, tad mēs varam satikties vēlreiz. Ne jau uzreiz tur būvēt sev ekspektācijas par to, ka ar šo cilvēku man noteikti būs jāizveido attiecības, vai jāprecās un jānodzīvo līdz mūža galam, jā. Man liekas, tas atkal uzliek to ļoti, ļoti lielo spiedienu gan pašam uz sevis, gan arī uz to otru cilvēku. Jā, tam es ticu, jo es īstenībā, man liekas, ka es esmu tas piemērs tam, kaut kādu laiku posmu bijis, un pavisam nesen es tikai to sāku apzināties, ka tās ekspektācija likšana, vispār man dzīve ar to ļoti, ļoti raksturīgi, ka es vienmēr lieku ekspektācijas, un man vienmēr bija svarīgs rezultāts. Un ja es to rezultātu nejūtu pietiekami ātri, tad man sākās kaut kāda iekšējā dedzināšana, un es sāku diezgan daudz prasīt no sevis, un iespējams arī no citiem. Un tas pats ir arī, ja mēs runājam par attiecībām, un tagad es vienkārši saprotu, ka tas darbs man ir ar pacietību, un ar to, ka es esmu vienkārši nulles punktā. Tā kā es esmu diezgan, saglabāt to nulles punktu, salīdzinoši ilgu periodu, arī ja mēs runājam par tiem pirmajiem randiņiem vai pirmajām satikšanām. Jā, varbūt, ka man pat psiholoģiski ir labāk teikt pirmā satikšanās priekš manis. Bet tas noteikti ir arī kā kuram. Vai es pareizi saprotu, ka visi randiņi ir bijuši uz Tinder balstīti, vai arī tur ir bijis ir bijuši arī randiņi pēc klātietnes iepazīšanās, piemēram, kādos pasākumos, jā. Un kāda ir atšķirība? Atšķirība ir diezgan liela, es teiktu. Jā, jo pirmkārt, tev ir jau bijis, kā saka, šīs te dzīves pieredze ar šo te cilvēku. Jā, ir kaut kāds priekšstats par viņu. Es teiktu, ka es, piemēram, pati personīgi arī jutos drošāk ar šo cilvēku satikties, jo es apmēram, kā saka, saprotu, ko sagaidīt, un tā zināšana uzreiz iedot tādu drošības sajūtu. Kas neatšķīrās un kas ir abos gadījumos, ir tas, ka tāpat tu iepazīsti šo cilvēku no dažādām šķautnēm. Vienīgais, man liekas, ka satiekoties dzīvē, ir daudz mazāka iespēja iekrist kaut kādās ilūziju slazdos, jo, teiksim tā, iepazīstot arī to cilvēku, vismaz manā pieredzē man nav tā bijis, ka ir kaut kāda ļoti krasa atšķirība tam, kāda bija, kad es to cilvēku varbūt iepazinu kaut kādā citā kontekstā, un kā bija pēc tam, kad mēs satikāmies divatā. Savukārt Tinderī ir gan bijušas šīs te pieredzes, kur komunikācija tur šķiet ļoti laba, forša, piepildoša un tā tālāk, un ir ļoti liela interese, bet satiekoties, teiksim tā, ir grūti atrast šo te kopīgo valodu kaut kādā ziņā. Tas vispār arī ir tā interesanti, kāpēc tā ir. Es esmu dažreiz domājis par to. Nē, es varbūt nonācis pie tādas nevis ilgas, bet galīgas atbildes? Jā, tādas, kāpēc tā notiek, jo it kā jau tā komunikācija arī tā kā paliek, komunikācija, rakstiska komunikācija dzīvē, bet, iespējams, ka dzīvē tur kaut kāds pārāvums notiek, un tas tāds, es gan teiktu, ka parasti esmu diezgan komunikabls, manuprāt, un es tur nebremzēju, bet, laikam,
Bet, grūti pateikt, ko tādās, kā rīkoties. Bet skaidrs, ja tā komunikācija nevedās, tad, iespējams, tas ir kaut kāds signāls uz priekšu, ka, laikam, kad, īsti nevar pēc tā pirmā randiņa pateikt, otrajam randiņam. Tā kā, jā. Es arī varētu teikt par to satikšanos dzīvē un satikšanos Tinderī atšķirības ir, bet arī aizejot uz randiņu varētu teikt, ka tu tāpatās to cilvēku iepazīst no jauna. Jo jūs jau esat zem kaut kāda zināma spiediena uzlikti. Jā. Un tas ir cits jūs zināt, kāpēc jūs tur esat ieradušies. Jā, un tas ir cits apstākļus, un tāpēc tur sākas jauna iepazīšanās. Jā, un iespējams var saskatīt kaut ko citu, jo skaidrs arī publiskā vidē, tu jau nepievērš uzmanību tikai tam cilvēkam. Tur ir tā, kad aiziet visur tā fokus, un te tev ir blakus pretim sēž konkrētais cilvēks, vai jūs ejat kopā, vai darat lietas. Tā kā, tas arī noteikti nes citas sajūtas, un tad atkal tev ir uzreiz kaut kāda cita pārdoma raisās par konkrēto personu. Es vēlos pateikt lielu paldies tev, ka esi šeit un klausies. Ja tu izbaudi randiņš ar Rūdi, aicinu tevi kļūt par podkāstu atbalstītāju, uzsaucot man virtuālo kafiju. Lai to izdarītu, dodies uz Buy Me a Coffee linku, kas ir pieejams katras epizodes aprakstā. Atbalstot podkāstu, tu ļauj turpināties sarunām par attiecībām un mentālo veselību. Bet vai ir bijis tā, ka kāds neatnāk uz randiņu? Man jāsaka, laikam... Par laimi nē, jā. Par laimi nē, jā. Man nav bijusi šī te pieredze, un arī es neesmu neaizgājusi uz randiņu. Man ir bijusi pieredze, kad randiņu atceļ, teiksim tā, bet es arī uz to skatos ļoti veselīgi, tādā ziņā, ka nepersonalizēt to uzreiz, bet saprast, ka katram cilvēkam ir dzīve, un viņam notiek savas lietas, un es nekad nezinu, kas notiek tajā otra cilvēka dzīvē, un kaut kāda arī atcelšana, tas nav stāsts uzreiz par mani. Mhm. Varbūt reizēns kaut kur var būt, bet lielākoties nav. Mhm. Un arī es esmu, dažus randiņus atcēlusi, kad, piemēram, un tā man laikam bija arī tāda pieredze, kur es sapratu, ka tiešām bieži vien tas stāsts nav par mums. Ka varbūt tas cilvēks nav resursā emocionālajā, varbūt viņam kaut kas dzīvē ir noticis, varbūt, nezinu, viņa dzīvē ir atgriezies, viņa iepriekšējais partneris, kā visādi, mēs nekad nezinām, kas notiek. Tāpēc arī, man liekas, šeit noņem to spiedienu no sevis, ka ja kaut kas nesanāk, ka tas vienmēr ir kaut kur par mani, jo tas arī tāda domāšanas kļūda, kas mums ir cilvēkiem raksturīgi, ka mēs uzreiz visu personalizējam. Jā. Tā kā mēs neesam tik svarīgi. Okay. Labā nozīmē. Jā, labā nozīmē. Bet, tu aizejot uz to pirmo randiņu vienalga vai uz otro, tu jau pamani kaut kādus tā sauktos sarkanos karogus. Sarkanos karogus. Vai tu neliec tādus? Ja tu man jautātu mana eksperimenta sākumā, es teiktu jā. Un šeit es ļoti godīgi teikšu, ka es ļoti aplauzos pati, jo tas, kas notika, tas, par ko es runāju epizodes sākumā, šī te tā kā cilvēku likšana kastītēs. Man ļoti patīk pašizaugsme, psiholoģija, coachings, attiecība psiholoģija un tā tālāk, un es pati par to daudz ļoti mācos un skatos un plānoju nākotnē arī studēt psiholoģiju. Un arī daudz šis te interneta saturs, kurš ļoti bieži vien nav paties, tāpēc arī ļoti jāfiltrē visus šos attiecību coachus un tā tālāk, tā kā bišķi ir jāpafiltrē, viss, ko viņi saka, nav taisnība. Un labāk tomēr pastīties kaut ko, kas ir zinātnē balstīta arī, jo arī daudz ir šī randiņošana pētīta. Bet tas, ko darīju es, piemēram, nezinu, skatoties uz cilvēka tur uzvedību vai manieri, kaut kur savā galvā liku viņu kastīties, šitam tur ir izvairīgais piesaistes tips tur. Tā kā vai šitais tur ir pārāk egocentrisks, Un patiesībā atkal tādā veidā neļaujot sev īsti pat piedzīvot to cilvēku, pieredzēt viņu, jo
jo es uzreiz viņu iedalīju kaut kādās kastītēs. Un tad tie red flagi varētu būt, piemēram, kā cilvēks izturās pret apkalpojošo personālu, ja mēs esam kaut kādā publiskā vietā. Tad vēl cits red flags varētu būt, teiksim tā, kā viņš respektē manas vajadzības, kuras es esmu nokomunicējusi. Tad, protams, tādi tipiskākie red flagi, ja es saprotu, ka tā kā šis cilvēks joprojām uztur komunikāciju ar savu bijušo partneri, bet šeit saka, ka jau grib uzreiz nopietnas attiecības, vismaz manā izpratnē tur kaut kas vēl nav pabeigts. Tā kā varbūt ir par ātru iet randiņot, ja tev vēl nav noslēgtas tās iepriekšējās attiecības. Tas ir vismaz mans tāds viedoklis. Tad varbūt arī, teiksim tā, kaut kādi, kā es jūtos tā cilvēka klātbūtnē. Tas priekš man īstenībā ļoti svarīgi. Agrāk es ļoti savu fokusu liku uz to, tā kā skenējot cilvēku, kā man izskatās, vai es viņam patīku, kā viņš reaģē uz maniem jokiem. Tā kā tas viss fokus bija par un ap to cilvēku, bet nevienā brīdī par to, bet kā es jūtos blakus šim cilvēkam, vai es jūtos droši, vai es jūtos tā, ka manas vajadzības ir apmierināts, vai es jūtos droši savas vajadzības nokomunicēt šim cilvēkam, vai man ir interesanti, vai man vispār šis cilvēks patīk, nefokusēties, vai es viņam patīk, bet vai man viņš vispār patīk. Un tas ir kaut kas, kas man ir ļoti mainījies, ejot arī šo te savu pašizaugsmes ceļu. Tātad šis te viens no tādiem arī karodziņiem būtu, kā es jūtos šī cilvēka klātbūtnē. Un svarīgākais ir tas, ka es jūtos varbūt pieņemta, drošībā arī savā ziņā. Un ka šim cilvēkam ir šī emocionālā inteliģence, un es jūtu, ka es varu ar viņu parunāt un savienoties tādā dziļākā līmenī, jo, piemēram, es esmu sapratusi, ka man tas ir ļoti svarīgi. Un tas nav, kā saka, norakstāmais sarkanais karodziņš, tas ir vienkārši kaut kas tāds, ko es esmu sapratuši priekš sevis, un es esmu sapratusi, ka tā ir mana vērtība, man tas ir svarīgi, un man tas ir svarīgi, lai tas ir arī būtu manā partnerī. Jo šis dziļums, piemēram, ir tāda mana vajadzība. Bet to jau pirmajā randiņā gan jau grūti saprast, vai kā ir, vai tu to vari uzreiz sajust? Nē, un tāpēc ir tas stāsts dot iespēju sev un otram cilvēkam arī. Protams, ja ir kaut kādi ļoti acīm redzami momenti, kur tu saproti, ka this is not okay, tad nevajag iet varbūt uz otro randiņu. Bet tās ir tādas cilvēcīgas lietas, vai varbūt tu līdz galam vēl nesaproti, vai man patīk šis cilvēks vai nē, tā kā it kā jā, it kā nē, iedod vēl arī pats sev to iespēju, iepazīt šo cilvēku vairāk. Jo mēs jau veidojam to saikni, to connection, un bieži vien mēs to jaucam ar šo te ķīmiju. Un tad, ja nav tās ķīmijas, tad mums uzreiz liekas, ka tur nav tās saiknes, bet man liekas, ka veselīgas attiecības tomēr sastāv, kad mums ir šī te saikne, jo ja ir saikne, tad būs arī tā ķīmija galu galā. Bet ir bijis tā, ka ir, tu, nezinu, atnāc to randiņu galīgi slikti. Tā, ka tā, ka es no toaletes zvanu draudzenei un raudu, jo es neraudāju, tas būtu nedaudz pārspīlēt, bet bija bišķiņ tāds izmisums iekšā par to, ka es tiešām nezināju, ko man darīt šajā situācijā, jo es biju nonākusi pirmoreiz tādā situācijā, tas nebija nekas šausmīgs vai manu dzīvību apdraudošs vai kaut kas tāds, bet vienkārši tā situācija bija, tā, lai ieskicētu kontekstam, es kādu laiku sarakstījos ar vienu puisi vīrieti, un tad, mēs nolēmām satikties, mēs aizbraucām tur tā kā uz randiņu, un tur bija gabaliņš jābrauc, jo tas bija kaut kur ārpus Rīgas, un šis cilvēks bija tikko izšķīries no savām iepriekšējām attiecībām, un visu šo te laiku viņš man dalījās savā sāpē, ko cilvēcīgi es ļoti saprotu, bet man tajā brīdī tas bija vienkārši par daudz, it īpaši pirmajā reizē, un arī tas, ka šis te cilvēks gan apraudājās un bija ļoti, ļoti emocionāls, un man parasti nav
problēmu turēt emocionālu telpu cilvēkiem, bet vienkārši tajā brīdī, kad es esmu randiņā, es esmu mašīnā, man piezagās īstenībā gan kaut kādas bailes, es domāju, varbūt es esmu tā kā pārāk kaut kā viegliprātīgi vispār uzticējusies braukt tagad ar šo cilvēku kaut kur, un otrkārt, tā kā jā, viss šis tas stāsts, un plus viņa tās attiecības, vismaz tas apraksts, es neiešu detaļās, lai kā saka, tur nevienu neizcelt nejaušām, bet vienkārši šīs attiecības bija ļoti, ļoti neveselīgas, un man vienkārši kaut kur savā ziņā arī palika, es negribu teikt, ka man palika žēl viņu, bet kaut kur es līdzi jūtu, un man bija tāds, tā kā, tev tiešām bija ļoti sāpīga pieredze, tā kā čali, un es vienkārši, man laikam varbūt pat bija tāda bezspēcības sajūta, ka es nezināju, kā man viņam palīdzēt, vai man viņam ir jāpalīdz, vai man viņš vispār ir kaut kā jāatbalsta tādā brīdī, tad es aizgāju tā randiņa vidū uz toleti, es piesvinīju draudzenei, es saku, es tiešām nezinu, ko man tā kā darīt, varbūt man var arī atbalstīt, jo kamēr es esmu šajā situācijā, man ir grūti redzēt viņu kā lielo bildi, un tad viņa man teica par to, ka tā kā, viņa man atgrieza šo te manis pašas domāšanu par to, ka kā tu vari tā kā atrod vismaz vienu foršu lietu, par šo te randiņu vai par šo te cilvēku un pamēģini fokusēties tā kā uz to šajā brīdī, kad tu saproti, ka viss cits neiet un tas ir ārpus tavas kontroles, kā nepazaudēt sevi tajā visā procesā. Un tad es sapratu, ka īstenībā varbūt tas randiņš nebija tik ļoti vajadzīgs man, bet varbūt tam otram cilvēkam tādā ziņā, ka varbūt viņam bija, nezinu, varbūt viņš beidzot sajūtās droši, lai vispār padalītos ar kādu. Es nezinu, kāda tur bija tā situācija, vai viņam ir kāds atbalsta persona, jo viņš tiešām gāja tā kā ļoti smagai šķiršanai un ļoti, ļoti neveselīgām attiecībām, un es ceru, ka viņam bija kāda atbalsta persona dzīvē tajā laikā, jo tiešām tas izklausījās ļoti, ļoti smagi. Un tas, ko es priekš sevis tajā brīdī toreiz pieņēmu, ka labākais, ko es varu šobrīd iedot, ir vienkārši dzirdīgas ausis. Bez pārmetumiem, bez ieteikumiem, bez komentāriem. Vienkārši ļaut šim cilvēkam izrunāties, bet arī nenodot sevi un nokomunicēt savas robežas, ko es arī izdarīju. Es nokomunicēju un es arī pateicu, cikos es vēlos būt tajā vakarā mājās. Ieliku arī tādu, kā saka, laika robežu. Un viņš visu to ļoti cieņpilnī saprata un tā tālāk, un arī īstenībā pēc tā randiņa beigās viņš man pateica, Laura, reāli riktīgi paldies tev, es nebiju par šo tā domājis, un es īstenībā sapratu, ka man ir jāpavēl kāds laiks, lai sadziedinātu savas rētas, un paldies, ka tā pirmā pieredze, jo viņš bija laikam arī ļoti daudzus gadus tajās attiecībās, un tā bija tāda pirmais randiņš pēc ilgtermiņa attiecībām. Un tad man arī bija tāda sajūta, ka, varbūt tiešām šis randiņš nebija vajadzīgs man, bet viņam, lai sakārtot kaut kādus savus iekšējos domu procesus. Tā kā ir bijis arī šādi. Jā. Nav pirmā reize, ka meitene dalās ar šādu situāciju. Jā, tā kā tas laikam ir diezgan, varētu teikt, salīdzinoši bieži sastopama parādība, kad kāds dalās ar savām bijušajām attiecībām, satiekoties pirmajā randiņā. Tas tikai parāda to, ka, iespējams nevajag līst jaunu attiecību meklējumos, kamēr neesam tikuši vaļā no iepriekšējām. Šim kungam noteikti ir paveicies, ka tu biji blakus viņam, ja, un ka tu spēji pieiet savā ziņā empātiski, un viņš varēja izrunāties un saprast, hei, kāpēc es vispār iespējams šeit atrodos. Ja. Tajā pašā laikā liela drosme tev pirmajā randiņā doties kaut kur mašīnā ar kaut kādu svešu vīrieti. Tas, arī ir vēl viens piezīmējams fakts šajā stāstā, jo es domāju, ka tā Tinder video arī viņa ir tāda ļoti viltīga. Tā var būt, jā. Man jāsaka, ka man nav bijusi slikta pieredze šādā ziņā, bet es arī par to esmu daudz domājis, jo man liekas, ka šobrīd arī skatoties, tas ir kaut kas, ko es arī esmu pamainījusi, ka es pirmajā reizē dodos kaut kur es varu pati nokļūt. Es arī,
nenododu savu mājas vietas adresi vai kaut kā tā uzreiz cilvēkam, kur es nepazīstu, ka es esmu kļuvusi piesardzīgāka īstenībā. Ne jau tāpēc, ka man būtu kaut kāda slikta pieredze ar to visu, bet vairāk tieši tāpēc, ka es vienkārši sāku aizdomāties par to, cik tas ir droši īstenībā. Jā. Jo, jāsaka, paldies Dievam, man nav bijusi nekāda slikta pieredze, bet mēs, diemžēl, nekad nezinām tos nodomus otram cilvēkam. Tieši tā, ņemot vērā, ka mēs jau nezinām, kas mums atbild pretī, līdz ar to, kā jau tu minēji, varbūt tā, ka atnāk cilvēks, kas nav pilnībā tas, kas ir bildēs. Jā. Un es domāju, ka tās arī ir gana bieži sastopams situācijas, tāpēc tas viss, protams, prasa kaut kādā ziņā arī uzmanību no savas puses. Bet, labi, tu esi izgājusi cauri tādam lielam randiņu ciklam. Tev varbūt ir kaut kādā, atziņa doma, kā cilvēki, kas grib savu blakus no šiem randiņiem, vai arī tu tā nedomā tajā kategorijā? Nē, noteikti esmu domājusi, un, teiksim, tā arī caur šo te eksperimentu esmu sapratusi tiešām daudz vairāk, kas ir tas, ko es varbūt meklēju, un kas ir tas, kas man arī liek justies droši un labi, esot blakus kādam, un es gan esmu, kā saka, nedaudz izkāpjusi no tiem kaut kādiem tipāžu lomām, kuras meklēju tādu vai šādu tipāžu cilvēku, bet skatos uz to visu atvērtāk. Bet jā, noteikti ir kādas lietas, un tās ir tādas vērtību lietas, piemēram, ka šim cilvēkam ir jābūt empātiskam, un viņam ir jābūt, kā saka, tavām darbībām, tā kā man tie anglicismi ļoti daudz ir valodā, es cenšos piedomāt, par to, ka jā, ka tavi darbi saskan ar taviem vārdiem, jā, ka ir šī emocionālā inteliģence, ka cilvēks apzinās sevi, savas vērtības, viņš ir iespējams strādājis arī ar sevi, varbūt terapijā vai kā citādāk, tad ielūkojies sevī dziļāk. Jā. Un, jā, tās ir tādas galvenās lietas un tāda laipnība un cilvēcība un, jā. Jāsaka, prasības paliek ar vien augstākas. Jā, to es arī secinu no dāmām, kas nāk studiju. Es iedomājos, piemēram, kā mani vecāki izveidoja attiecības. Es domāju, viņi nevienā brīdī tā kā tur neskatījās, un tev ir emocionālā inteliģence vai nav, vai tu esi bija terapija, kas tas ir, jā. Tā kā, jā, redz, kā mainās tas viss, un ka tagad šādas lietas kļūst ar vien svarīgākas, starp citu ne tikai veidojot romantiskās attiecības, bet arī darba attiecībās, man liekas, ka bieži vien es domāju, ka tā kļūs arvien vairāk, tāda noturība pret stresu un sava tā kā spēja savākties, ja, ka to tā kā jau skatīsies, jau bišķi vairāk uz tevi, vai tu vari vai nevari, ja, kā tu spēji izturēt to, kas notiekās kaut vai apkārt tev, ja, ne tikai tevī. Jā, bet tu tagad arī esi tajā randiņu periodā, vai šis eksperiments ir oficiāli noslēgts? Es teiktu, ka šobrīd esmu vienkārši tādā periodā, kur man ir pamainījies dzīvē fokus. Es esmu ieguvusi sev dažādas atziņas, bet, ja godīgs, arī esmu kaut kur nogurusi no tās randiņošanas. Un es teiktu, ka šobrīd vienkārši man tāds periods, kad es vairāk fokusējos uz savu pašrealizāciju un karjeru un noteikti, iespējams, pavasarī, kā saka... Runča laikā. Jā. Bet, sanāk, piemēram, ja kāds kungs tev uzaicinās uz randiņu, nebūs tā, ka tu uzreiz atteiksi. Vai tu teiksi, piedod, pavasarī? Tā visdrīzāk, ka nē, atkal, ja man būs tā sajūta, ka es ar šo cilvēku labprāt satiekos, tad, protams, tā kā. Bet tas šobrīd nav tāds mans... fokus ar spiedienu, es teiktu, ka es jūtos ļoti mierā šobrīd tā kā ar sevi, jo kaut kur pagājuši, kad tā kā mani dzina arī kaut kāds drives tajā iekšā, visā tajā eksperimentā, un kaut kur bija arī šī īstenībā, es pat teiktu, tāda trūkuma sajūta par to, ka, gribās to partneri, tā kā. Un īstenībā tas arī tajā procesā, kad es tev minēju arī par tām visām emociju, kā saka, kokteili, kuram es izgāju cauri karuseļiem. Jā, es teiktu, ka no tādas
trūkuma sajūtas, kur sākumā es varbūt ļoti vienkārši koncentrējos uz to rezultātu, ka man gribās, lai tie randiņi izdodas un lai es atrodu savu nākamo partneri. Līdz tā randiņa beigām, kur es tiešām iepazinu sevi, es sapratu, kā es parādu sevi, kas man patīk, kas man nepatīk. Es sapratu arī to, teiksim tā, kas es esmu bez attiecībām un kāpēc man šī trūkuma sajūta bija. Un man pagājušais gads bija arī ļoti tāds piepildošs ar to, ka es sāku apgūt nevardarbīgo komunikāciju, kas balstās uz idejas par tātad novērojumiem, sajūtām, vajadzībām un lūgumu izteikšanu. Un tas ir tāda īsie 4 soļi, bet, protams, ka tajā visā ir daudz vēl dziļāka filozofija. Un vairāk skatīties tiešām uz to, kāpēc es daru kaut kādas, pareizāk noformulēšu, lietas, kuras es daru, ir kādu vajadzību vadītas. Un kas ir tās vajadzības, kuras es cenšos apmierināt, darot šīs lietas. Un kad es to sev atzinu, kā arī piemēram caur tiem randiņiem, es centos apmierināt savu vajadzību pēc uzmanības, pēc kaut kādās fiziskā kontakta, pēc justies saredzētāji, tur vēl kaut kādi citi šie te aspekti, citas vajadzības. Tad es arī kaut kādā brīdī pajautāju, kuras no šīm vajadzībām es varu apmierināt citādāk. Nu, tā kā arī, man liekas, bieži vien kaut kāda arī attiecība problēma ir tāda, ka mēs bieži vien uzgrūžam ļoti lielu spiedienu tam savam partnerim, ka tev tagad ir jābūt gan manam labākajam draugam, gan partnerim, gan tur reizē tētim, mammai arī. Nu, tā kā tik daudz lomu, tik liels spiediens, ka tev ir jāapmierina visas šīs te manas vajadzības, gan arī izklaidētājiem, lai man nekad nav garlaicīgi un lai es nekad nejūtos vientuļš. Un man liekas, ka tas arī ir kaut kur, kā saka, nelīdz galam pareizi, un tas, pie kā es nonācu, ka es sapratu to, ka man ir šīs te vajadzības, kuras es vēlējos apmierināt savu šiem te randiņiem, bet es teiktu, ka tajā brīdī, tas bija kaut kad vasarā, man bija tāds lūzuma punkts, kad es sapratu daudz vairāk pati par sevi, tad arī pirmkārt tā randiņu kvalitāte mainījās, jo man nebija tā sajūta, ka man vajag kaut kādā ziņā performēt priekš šī cilvēka, bet es vairāk varēju būt es pati un es jutos pašpietiekama. Un pat, ja notika tā, ka tie randiņi tālāk neizdevās, vai tur neaizgāja līdz tam rezultātam, tad es uz to skatījos daudz vieglāk, mierīgāk un ar tādu veselīgāku skatījumu uz to visu, jo tās pirmās randiņu pieredzes, un tīpaši tad, kad nesanāca, bija pārdzīvojumi. Es arī atļauju sev paraudāt bišķīt un tā tālāk, jo tas, kā saka, kaut kur aizķēra to tādu atraidījuma sajūtu, un man liekas, ka laikam ejot caur visām šīm pieredzēm, es iemācījos to, ka tas nav atraidījums man, pirmkārt. Tā kā arī es neizvēlos jebkuru cilvēku uz šīs pasaules, bet arī es vēlos šo te saskanību un saikni. Un ir tik normāli, ka diviem nepazīstamiem pavisam cilvēkiem šī saskaņa nerodas. Un tāpat ir tāda matemātika, tā kā varbūtība teorija. ļoti lielai varbūtība ir jābūt, ka tev ar šo cilvēku tā kā saskanēs un saskanēs ilgtermiņā. Un ka jūs vēl abi divi gribēsiet strādāt pie tā, lai jums saskan arī tālāk, jo attiecības atkal nav kaut kas pašsaprotams. Mm-hmm. Jā. Nē, vispār tas arī atraidījums. Sanāk, tu arī bija situācijas, kur, tā kā Džeki pateica, klau, nākamo randiņu, nē. Jā, bija arī tādas situācijas. Tā atraidīšana, liekas, vispār bieži vien ir arī tas jautājums, kas varbūt cilvēkus, viens iemesls satura ir laiks un enerģija, tas ir biežāk dzirdamais, jā. Un kāpēc man to vajag, kāpēc man vispār vajag attiecības, jā. Nezinu, tur īstā vienīgā parādīsies tulīt un tagad, kaut kur nolido šeit. Vēl viens, noteikti arī ir, ja nesanāk, kā es atraidīšu? Jā? Kā tu parasti atraidi cilvēkus? Atraidīt, tas varbūt tāds skaļš vārds, bet kā tu parasti to nē nodot? Tur jau negribās arī baigi aizvainot. Jā, un man liekas, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī, piemēram, daudz cilvēki varbūt pat nedodas uz randiņiem, jo viņi nav gatavi ne paši saņemt to atraidījumu, ne tā kā pateikt kādam nē. Un tas arī tāds process, man liekas, līdz kuram ir jānonāk, kur tev ir jābūt ok abos gadījumos. Tā kā tev ir jābūt
iekšēji gatavam, ka tas var notikt, un es to pieņemšu, ja tas notiks. Un tā kā dienas beigās ar mani viss būs kārtībā, pat ja man ar šo cilvēku nebūs izveidojušās attiecības, vai mēs netiksimies uz otro randiņu. Kā es pasaku nē, un man nav tāda formula kaut kāda, bet parasti tas ir empātiski, iejūtīgi un godīgi. Bet tā kā caur ziņu vai klātienē? Tu vari uzreiz? Pieņemsim pēc randiņa pateikt. Pieņemsim paiet randiņš, uzreiz ar acīs pateikt tam cilvēkam, nē, nākamreiz, sorry, paldies par randiņu, bet Jā, ir bijušas pieredzes, kuras esmu uzreiz pateikusi. Tas gan ir daudz grūtāk. Jā, man liekas, ka tas ir tas jo grūtais tur ir process. arī tā otra cilvēka reakcija. Jā. Lielākoties tas ir bijis tomēr, ka es atnāku, piemēram, mājās, un es izprocesēju šo pieredzi, kas man tikko ir bijusi, es par to padomāju, es sajūtu savas emocijas, es ar tām paesu, un tad es uzrakstu, piemēram. Okay. Jā. Kā tev, Rūdi? Kā tev vispār ir jo es... Sūdīgi. Sūdīgi? Vienā vārdā. Pie tā arī paliksim. Okay. Paldies visiem, kas tiešām klausījās. Es, protams, ka varētu vēl daudz izplūst, bet varbūt atstāsim otrai daļai. Es nezinu, ja cilvēki grib. Ja cilvēki gribēs. Es gan patiesi jau vēl ar tik daudz ko nepadalījos. Mums ir limits. Mums ir limits izkārtībā. Man patīk reizēm izplūst. Draugi, kas man saka, Laura, tev jāielādē Twitteris, lai tu iemācies tā kā formulēt savas domas īsi un konkrēti. Bet es vēl neesmu līdz tam nonākusi. Jā, tu vari Twitterī šīs atziņas no saviem randiņu stāstiem likt iekšā no savu lielu eksperimentu, vai ne? Milzīgs tiešām paldies tev, ka pievienojies un padalījies. Un tiešām, ja jūs gribat otro daļu, rakstiet komentārā, mēs varam paturpināt. Un es arī varu vairāk izstāstīt, nevis tikai atbildēt ar sūdīgi, bet ir limits. Tā kā man noteikti vēl būs epizodes, kuras varēšu padalīties. Tā kā to mēs atstājam vēl uz nākamajām reizēm. Vēlreiz paldies, Laura, tev. Paldies tev, Rūdi. Paldies mūsu draugiem Plūkt. Paldies ikvienam, kas klausījās šo epizodi. Ielaikojiet, padalieties, piesakojiet un tiekamies nākamajās randiņš ar Rūdu epizodēs. Vislabāk! Ja arī tev ir tuvi un svarīgi mentālās veselības un attiecību jautājumi, un ja tev ir pieredze, ar ko vēlies padalīties, gaidu tieši tavu ziņu, lai aicinātu viesos uz sarunu. Raksti man sociālajos tīklos un tiekamies studijā. Podcasts tapis ar biedrības Skanda atbalstu.